Forša izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Un tad ir ūdenskritums gāžās, viss gāžās virsū, mēs visi slapi. Te bija ļoti augsti, ļoti. Es noķeru šito te, un es metu, un krīt. Ha, kas krīt? Ko krīt? Nu, nokrīt, viss. Un tad es paņemu šitādu, un pa galvu sevi ieslu, un visi vienkārši skatās. Autobus nenāk, nokrišņi, nē, nav nokrišņi. Ai, jā, bija labi. Pagaidi, kas tad, nu? Rīts taču sākās tik skaisti. Tikko vēl Bardaks aizrautīgi stāsta par saviem varoņdarbiem un piedzīvojumiem saulainajā balī, bet, nu, ir ielīdz bēniņa stūrī, kaut ko krāmējis un ņurd pie sevis. Kaut kas noteikti nav kārtībā. Bardak, kas tev notika? Nekās. Vai tu par kaut ko esi sabēdājies? Nē, neesmu sabēdājies. Man jau patīk Latvijā, te ir ļoti forši, vai ne? Mums ir tādas kārtīgas vasaras, kad ir ļoti, ļoti liels karstums. Mums ir kārtīgas ziemas, kad ir kārtīgs augstums. Man tik ļoti gribas kaut kur siltumā, tādā kārtīgā īstā siltumā. Mikas, panāc. Jā, ziemā bēniņos nav nekāds kūrorts, bet nesatraucieties. Mums ir plāns, kur atrast siltumu. Bardak, mums ir ideja. Nē, draugi. Es negribu spēlēties. Es negribu apgluznot makaronus. Es negribu spēlēt teātri akvārija zivtiņām. Es gribu siltumā. Uzticies mums, tev tikai jāizsanācis. Nē, draugi. Es negribu spēlēt arī aklos tīteriņus. Nē. Mēs nespēlēsim aklos tīteriņus. Mēs tev kaut kur aizvedīsim. Nu, labi. Kur jūs mani atvedāt? Draugi Bardaku ir atveduši ciemos pie mūziķiem, kuri zina mūzikas siltuma noslēpumu. Iepazīsimies. Maisē Janīla. Un es Nilsīle. Un mūsu bērni Aurēlija un Fabijas. Čau! Ko jūs šeit darāt? Mēs te radām siltumu. Siltumu? Jā. Tieši tas, ko es vēlos. Tiešām? Jo šī instrumenti, kas mums ir atnākuši no šām siltajām zemēm, viņi dod tikai siltumu. No viņiem augsti nepaliek. Nu vēl prieku viņi daudz to. Un baigo laimi. Siltums, prieks un laime, tas, ko es vēlos. Vai mums pašiem paliek silti no mūzikas? Ja es spēlēju no sirds, tad man ir silti. Un es savādāk nemaz nemāku spēlēt kā tikai no sirds. Un katru reizi spēlējot, man paliek aizvien siltāk. Protams, kad ir siltums tajā visā. Jā, ir īpaši dziedot, tāpēc, ka kaut kā vienmēr, kad skolā ir dzējols jāiemācas to, man ir tā kā ļoti baisi iemācīties, bet tad, kad es iemācos kādu dziesmu, tas ir pilnībā cits stāsts. Tad es jūtos droši un silti. Pirms vairākiem gadiem, kad es pametu iepriekšējo lietu, ko es darīju, un sāku spēlēt kopā ar Nilu, savu vīru. Kopš tā brīža es no šīs sajūtas vairs negribu atdalīties. Man tiešām paliek ļoti silti un mīļi. Man ļoti patīkami, kad es spēlēju kādu mūzikas instrumentu vai dziedu. Tā ir ļoti patīkami un silti sajūta. Tik daudz brīnumainu instrumentu visapkārt. Diez kā tos sauc un kā tie skan. Kas tas ir vispār? Jā, šis ir instruments, kura dzimtene ir Āfrika. Konkrēti Gvinēja. Un tur joprojām vēl dzīvo tāda susu tauta, kas šo instrumentu vairāk kā 1000 gadus atpakaļ izdomāja. Tās ir bungas? Tas ir džambis. Bet tās ir bungas, jā. Tur sēž tas afrikānis, un viņš izgrēb visu vidu, pilnīgi tukšu, un virsū uzvēl kazas ādu. Bet tādu ir grūti pagatavot, vai ne? Tas, kas ļoti grib, tas to izdara. Tu esi kādreiz izgribis tādu caurumu bungās? Nē. Es arī ne to, ne. Nē. Šim instrumentam ir ļoti, tāda arī ļoti vienkārši tā tehnika. Kad ir bass, tā kā takts smērs. Gaga, king, aha, gigi, kugu, baba, alili, bugu, džibi. Tas ir tā kā vienkāršāk. Un tad nākošais ir tonis.
Un tonis tas jau nozīmē, ka viņš šo toni piesitot, viņš ņem spēku un enerģiju no publikas, kas viņu klausās. Un bim bam 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 baram pigum gen 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 gen. Un tad ir sleps, tāds spēcīgs, uzmanamies, nenobīstamies. Aļa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 
spēlēja. Bet tad, kad viņu tā iespēlē, ar to tas muzikants dod to savu prieku un mīlestību publikai. Tas ir tā kā ar toni ņem, ar slepu dod. Un tas, lai visu to spēlētu šīs te bungas džambi, tad te ir vajadzīgs tāds instruments kā dundum. Džambis ir tā kā tāds solo un ritma instruments, nu tā kā ģitāra pieņemsim. Un šitas ir basģitāra, kas tā kā pavada to visu. Es skatos, jums tur vēl kaut kādi instrumenti, es arī gribu paspēlēt. Šie ir man ļoti mīļi instrumenti, jo tad, kad es sāku mācīties perkusijas spēlēt, šie bija pirmie instrumenti, ko es spēlēju. Un šos instrumentus sauc kašiši. Kašiši. Tie nāk no Brazīlijas. Tie ir tādi groziņi, kur ir iekšā pupiņas vai mazas pērlītes, griķi vai rīsi. Un tad viņas tu vari paņemt šādi te rokās. Tās bumbiņas, kas tur iekšā, met uz šo pusi. Tik, 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 tik. Ir viena skaņa, bet ja pagriež šādi, ir tāda klusāka. Un tad jau var apvienot. Var veidot ļoti interesantas skaņas. Kas jums vēl ir? Kā jums liekas, kas te ir? Tas ir zirga nagi? Jā, precīzi. Ir zirga nagi. Un ļoti ilgstoši kalpo mums jau. Bardakam mēs varētu iedot radīt bardaku. Ļoti piemērots. Beidzot, bardakam būs savs instruments. Šo instrumentu sauc vibrasleps. Bet mums ar Nilu katram instrumentam no mūsu lielās kolekcijas mēs esam paši iedojuši kādu nosaukumu. Un šo mēs saucam par klaburčūsku. Brīnišķīgs nosaukums. Jūs dzirdēsiet, kāpēc. Man liekas, ka šis instruments tev kā bardakam būs pilnīgi piemērots, vai ne? Es jau esmu muzikants. Ar mīlestību. Kas tā skan? Tur kaut kas Tur ir iekšā daudz tādu metāli stienīšu. Tad, kad tā dziļi ieskatās, tur var redzēt to vibrāciju. Man patīk. Man ir savs mūzikas instruments, ko sauc klaburčūska. Patiesi paņemšu instrumentu, ko sauc binzas sara. Binzas. Un kas tas tāds ir? Kā jums liekas, kas tas tāds ir? Pīkstoša mantiņa. Tā ir fantastiska pīkstoša mantiņa, bet parasti ikdienā viņu izmanto suņi. Tā ir suņu rotaļlieta? Suņu rotaļlietiņa. Un te ir Nila mīļākā rotaļlieta. Jā, šī man ļoti patīk, jo šī ir smejošā govs. Un tad ir tā, kad kaut ko kāds pasaka, tur smieklīgi, ja? Tad tur ir, tu vezāli, kuro man gulē, kas ir ambuļi. Un kad es ole kurība bīgi, kad es čuru lēlēla munumā. Ļoti labi. Satādi grib bērniņos. Jā, šito var atrast visos bērniņos. Es palūkšu, lai man uzrast bērniņiem šādu. Tā, labi, es sapratu. Nu, un šeit ir pierādījums tam, ka ne vienmēr vajag iet uz dārgiem mūzikas veikaliem un pirkt dārgus mūzikas instrumentus. Jūs skaņas varat atrast viss apkārt sev. Ja mēs varam atcerēt tādu dziesmu, kas bardakām vienmēr bērniņos liks justies silti. Ļoti laba ideja, tāpēc. Ļoti laba ideja. Tiešām es arī atbalstu. Es domāju, noteikti, ko jūs sakat? Tiešām var? Jā. Daram. Darām! Kas jādara, es pilnīgi piekrītu. Jā, mēs piekrītam. Lai mums tā dziesma labi sanāk, mums vajag izdalīt katram savu instrumentu. Lūk, un reku. Izvēlēties tādas krāsas, jūs gribat 2 soliņus. Lūk, un es tev iedošu gvīros, ja? Lai tev ir tāds, ja? Gurķis tāds, nu,
drošs to spēlēt. Tika patika, siltumā patika, saule nekad neapnika, cimdina un galva plika. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plaustu satika. Tika patika, siltumā patika, aizmirst, kas ir sniega pika, tālu Antarktīda. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plaukstu satika. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plaukstu satika. Tika patika, siltumā patika, siltumnakšu romantika. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plauksta satika. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plaukstu satika. Nu, laiks atpakaļ uz bērniņiem. Ja jums aiz loga ziemas nav, ticiet man, Bardaks ziemu atradīs. Un tas nebīsies, jo, zin mūzikas siltuma noslēpumu. Tika patika, siltumā patika, siltumnakšu romantika. Tas atvedījos. Mums augsts nav? Nē, man ir dziesma silda. Tika patika, Kā lūdzu? Augsts nav šādā laikā? Nē, man ir dziesma silda. Kāda dziesma? Gribu paklausīties? Jā. Tika patika, siltumā patika, tika patika, plaukstu satika. Raidījums visiem mums Bardaks bērniņos. LTV1 Nelsim bērnistabā.